Sveiks, draugs! Man tev ir jautājums. Vai tavs sportīvais dators var šādi? 2 ekrāni plus klaviatūriņi. Varbūt tavs sportīvais dators var šādi un viņam ir touchscreens? Nevar? Varbūt tu viņu var izmantot priekšā šādā portreta veidā ar 2 ekrāniem? Nevari? Nu žēl. Mans Asus ZenBook Duo 2024 gan tā var. Kā jau visi zinām, Asus nav ierasts datoru ražotājs, bet inovatīvs uzņēmums, kas meklē jauns veids, kā pārsteigt klientus un uzlabot viņu produktivitāti. Un to mēs redzam faktiski visos viņu produktos. Ja iepriekš mēs apskatījām gaming un produktivitātes karali Zephyrus G16, tad šodien pie mums ir nonācis Asus ZenBook Duo. Lai arī cik izbrīnīti jūs būtu par šo laptopu, tad jāsaprot, ka šis nav pārsteigums. Ņemot vērā, ka pats ZenBook sērija Asusam ir jau no 2011. gada, bet ZenBook Duo jau no 2019. gada. Ja iepriekšējā modelī mums bija vajadzīgi kompromisi, lai uz apakšējās plātnes būtu gan klaviatūra, gan papildus ekrāns, tad šeit nekādu kompromisu nav. Man ir 2 pilni ekrāni un bezvadu klaviatūra, kas atļauj mums izmantot visu pieejamo datoru laukumu uz maksimumu. Ja runājam par vizuālo, tad no ārienes šis ir pievilcīgs standarta dators, kurš aizvērtā stāvoklī pat neliecinās par iespējām, ko šis dators spējams sniegt. Pats dators ir īpaši izturīgs pret paaugstinātu temperatūru, triecieniem un vibrācijām. Aprīkots ar 2 120 Hz un 2880x1800 izšķirtspējas OLED ekrāniem, dators noteikti būs labs palīgs darbos cilvēkam, kas daudz dodas apkārt un kuram ir vajadzība pēc papildus ekrāna, bet negribās uz tā fona zaudēt kompaktumu. Atgādināšu, ka pats dators ir tikai 14,6 mm plāns un 1,35 kg viegls. Galīgi neslikti. Ikdienā lietojot ērts un mazs datoriņš darba vajadzībām. Ļoti patika touchscreen funkcionalitāte, jo citreiz braucot pa Latvijas ceļiem, ar to pelītes kursoru nespēja pietiekami precīzi izdarīt lietas. Tāpēc manā sirdī touchscreen ir mīlestība. Tāpat maksimāli novērtēju ērtumu autobusos un lidmašīnā, uz ātro lietot viņu viena ekrāna režīmā, bet jau viesnīcās, kad taisa komandas bildes vai video, izmantoju šo Duo ekrānu, kas uzreiz pātrina man darba procesu. Pārsteidz man arī tas, ka datora baterijas darbības ilgums tiešām sasniedz ražotājs solītos 13 stundas viena ekrāna režīmā un 10 stundas 2 ekrāna režīmā. Tāpat ar ātro uzlādi varam 49 minūtēs dabūt aptuveni 60% baterijas, kas citreiz ātrumā ir ļoti svarīgi. Kopumā šim datoram no sevis dod vērtējumu 8 no 10 pareizajam cilvēkam un pareizajās rokās. Ja būsim godīgi, tīri Counter-Strike'am es laikam izvēlētos labāk Zephyrus G16, nevis šo modeli, bet biznesam tieši laikā. Tāpat interesants fakts, ko dzirdēju, ka laika pa laikam šim datoru modelim cilvēki atrod arvien jauns pielietojums, kurus iepriekš pat ražotāji nebija pieredzējuši. Un viens no tiem ir, ka cilvēks iegādājas tieši šo datoru un izmanto viņu kā nošu grāmatu, kuru ērti var pāršķirt spēlēšanas laikā. Interesanti! Paldies, ka noskaties video un tiekamies jau nākamajos apskatos. Tāpat paldies Asusam par šo lielisko iespēju apskatīt viņu dators.